tas man arī nepatika. Es atbraucu uzreiz, ka nav kur kebabu uzēst. Jo, heidī. Viens tur atvērās, un tie nemāk taisīt. Pašam jāuztaisa. Tad vajag uztaisīt to kebabu, jā, bet latgaliešu gaumēt. Man tas patīk, un daudziem arī tas patīk, ka tur latgaliski. Lelijas, mozijas, okei, lai tā būtu. Forši. Strādāju es un vēl 6 cilvēki. Pati par sevi kaut kā izveidojās laba komanda. Tas ir ļoti svarīgi, jā, jo viens neko tādu daudz nevar izdarīt. Puse no šiem cilvēkiem noteikti būtu kaut kur jau aizbraukuši, ja viņi šeit nestrādātu. Tāpēc par to ir gandarījuma sajūta. Patīkami dzīvot un strādāt mājās. Daudzi slavē un daži kaimiņi lamā. Tas ir pasākumi, ko mēs rīkojam. Tāpēc mums arī ir tāds logotips. Tas tā kā bultiņas uz centru. Centrs, epicentrs. Ausmaņā satiekas cilvēki, uzvalst idejas un viss notiek. Nav tādu, man liekas, sliktu darbu vai arī tādu darbu, kur nav izaugsmes iespēju. Tās dienas ir tik dažādas. Īstenībā tas man arī patīk. Vienīgais tas, ka brīvdiena ir maz. Bet, tā tas ir. Var atrast, labākas vietas, kur ir labāk tas. Bet pēc sajūtām gribas uz mājām. Jābūt tai apziņai, ka tu esi daļa no Latvijas, jo, pirmkārt jau tas arī ir cilvēki, kas ir šeit, kas šeit dzīvo, strādā un kas ir patrioti. Ja nav tādu cilvēku, tad ir vienkārši kaut kāda zeme, kaut kādas mājas, kaut kādas mašīnas. Ja tu esi Latvija, tu esi Latvijā. Jābūt Latvijā.